Māte ir Anglijā, un es dzīvoju kopītnes, atvainojos. Un es gribu kaut ko... Par to tev nav jāatvainojas? Nē, es gribu kaut ko sasniegt šajā dzīvē, tāpēc, ka, nav man iespējas cits. Tieši sasniegt kā mūzikas jomā, ja vienalga Gan kāds mūzikas sasniegt? jomā, jā, mūzikas, protams, ka mūzikas jomā, jo tas ir man viss, tas ir man bērnības sapnis, es vienmēr, esmu mīlējis dziedāt, un tagad tas pēkšņi tāds uztraukums nāk pirmo reizi, un vienkārši tas ir wow. Par ko asara? Vienkārši māti atcerējos. Būs taču viss kārtībā, ko? Jā, būs. Kā žūrija? Godīgi pateikt tādi jautājumi, kas ļoti iekšā dvēselē baigi sāp. Un kaut kā jau atbildēt centos. Jā, bet ieejot šovā ar to jāskarās būs ik uz soļa. Ārā ir cilvēki, kas tev vērtēs, kritizēs. Īstenībā es esmu stipra, bet šoreiz es nezinu, kā tāda, bet tas varbūt ir tā, ka es baigi uztraucos. Principā es neesmu tas cilvēks, kas vairāk ļoti daudz uztraucās. Žūrijas komisijai darbs bija neapskaužams. Lielākā daļa no kandidātiem bija patiesi talantīgi, ne tikai vokāli, bet arī instrumentāli. Cits dzied, cits raksta liriku un komponē. Tikmēr cits vienkārši vēlas un spēj darboties šovbiznesā. Viņš ir ārkārtīgi vitāls, viņš ir pilnīgi studentu tips no kojām. Bet viņš arī ir adaptīvs. Viņš spēja adaptēties labi vidēji. Man ļoti patīk tas jautājums, un tas, ka viņš uzreiz par tām nedaudz netālojot. Tas ir ritīgs students, tāds tips. Viņa ir forši, ka viņš ir absolūti patiesas. Viņš vismaz izskatās, jo ja pārējie mēģina parādīties būt labāk nekā viņi ir, tad viņš... Viņš neslēpās. Nav tev lemts neviens nav dzimis divreizes, neviens. Kabatā negraša, nav elpas pakrūtē, tomēr meitenes turās braši, visas kaujas aizbiedē. Principā es strādāju visāds darbus, es brūģēju pārsvarā, vasarā ziemās pārdot Ziemassvētku eglītes, bet kopumā man ir grupa arī Jumprovā, forši čaļi, un mēs vienkārši... Nosaukums grupai bija? Ar basām kājām. Atceries vienu lietu, vilciens ir pilns, vagons ir pilns, un lai mēs tevi tur iebīdīt iekšā, tev ir jāparāda kaut kas no mums. Visticamākais kāds jāizgrūž ārā no pasažieriem, lai paliktu Atiet. Okay. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. And cry, cry, baby, yeah. Cry. Okartas skatuves dalībnieki veidos grupas un paši komponēs, radīs dziesmu lirikas un skatuves vizuālos priekšnesums. Arī pārdos sevi sponsoriem un veidos savas fanu kustības, lai apgūtu visu plašo šovu biznesa virtuvi un iemācītos, kā ar savu sirdslietu jaunieši var ne tikai gūt prieku, bet arī labi nopelnīt. Saka man tā, darbs smags fizisks ir labi vai slikti? Vienmēr darbs ir labi. Jā, bet var smagi betonēt ielu, bet var arī dziedāt. Smagi dziedāt, jā. Labi, kā jūs redzat sevi nākotnē, ar ko jūs pelnat naudu? Ar ģitāru. Tātad mani sauc Raits Beķeris, esmu no Rīgas, brīvajā laikā dziedu un dejoju un aizraujos ar teātri. Un tā kā es esmu šeit tikai tāpēc, ka šogad es netiku teātrī aktieros pēdējā kārtā izskatu, un es domāju, ka šī ir vēl viens, tā kā man cerība pierādīt sevi šeit un tiekties savu mērķi. Ja tu būtu iestājies, tad nebūtu nācis šur. Es tik un tā būtu, jo tad es izvēlētos, vai es nāku šeit, vai es eju tur. Un ko tu izvēlētos? Protams, ka šeit. Jo tā ir televīzija, un mums jau stāstīja, ka pirmos 4 kursus tu nekur neparādies. Tādēļ, ka šeit ir slava uzreiz atšķirībā no Kultūras akadēmijas? Tā varbūt ne slava, bet tev pamana ātrāk, un tad tu vieglāk vari parādīt sevi, bet aktieros ir tā, ka tu aizej un tos 4 gadus nomācies, un ir 50 pret 50, vai tu tiec teātrī vai netiec, jo pēc šī gada pieredze zināms, ka tikai 6 tika teātrī no 20, kas pabeidz no 4. kursa. Un tad ir, man liekas, grūtāk izsisties nekā šeit. Bet vai tu saproti pats, vai tu gribi būt aktieris teātrī, vai tu gribi būt dziedātājs uz skatuves, jo ir ļoti grūti būt abiem vienlaikus?
Tieši tā. Es gribēju teikt, ka arī muzikā nekas te vieglāks nav. 26 tā ir normāla bilance. Tu baigi labā bilance. Tā ir ļoti labi. Iepriekšējā Okārtas akadēmijā piedalījās 12 dalībnieki, no tiem 2 šobrīd parādās topos. Kur ir pārējie? Klau, cik skaisti te līst, peļķēs burbuļi plīst, labāk palikt tepat un tos burbuļus nosargāt. Basām kājām nāk rīts, ar mūsu naktī sasaistīts. Labāk palikt tepat. Liels paldies tev! Mums ir milzīgs prieks dzirdēt šī atlasē cilvēku smuku dziedu. Ak, ja man būtu drosme ar ļaudīm parunāt, tad teiktu viņiem, draugi, kur gan zudis jūsu prāts? Jā, jā, nē, jēl pažēlo. Avot to es nevaru. Tas ir čīgā, ja? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water, oh yeah. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Ok, paldies, ekscelents. Viens jautājums tāds ir, vai jūs rakstat pati muziku arī? Jā, man ir dziesmas līdzi. Dziesmas? Jā, Un cik nē, jūs... man ir teksti. Un teksti? Johaidī! Kāpēc tu ar to nesāku uzreiz? Kas tas pārprāt? Kur tu jūs Pēc pirmās dziesmas, tu zini, gan mēs būtu jau tev sūtījuši mājās. Teikt vienkārši paldies. Man ir teksti, bet es pat mūsu. Pagaid, bet izsās tā, bet tev ir grupa? Nē, nu. Nav. Tu gribi grupu? Jā, noteikti. Pasaki skatītājiem, kāpēc tev ir jābūt šovā? Tāpēc, ka ir. Kaut līdz galam mēs neaizgājām, tu tomēr steidzies uz savām mājām, tik tāls kā putnā lidojums. Ko skatītāji iegūs no tā, ja tu iekļūsi šovā? Saviņojumu. Un tas prieku skatīties un saviņošu visu Latviju. Galvenais, lai radiniekiem prieks. Bet ģimene atbalsta? Nu, jā, atbalsta. Man ievilk iekšā. Kolostāli. Nu, tad lai tev veids pie žūrijas. Labi, paldies. Well, it's a 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, go, can't go, but don't you step on loose shoes. You can do anything but lay off loose shoes. You can knock me down, step on my face, slang my name all over the place. You can do anything what you want to do, but honey, lay off my shoes, but don't you step on loose shoes. You can do anything but lay off loose shoes. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar. You can do anything but you want to do, but honey, lay off my shoes, but don't you step on loose shoes. You can do anything but lay off loose shoes. Paldies! Ļoti zīmīgs vārds tev, Māra Zālīte. Tas jau vairs komentārus neprasa. Tu arī esi tikpat spējīga, varoša un darīt griboša? Es esmu spējīga, tāpēc, ka ne tikai viens cilvēks jau ar šo vārdu kaut ko paveicis, bet tas, kad Māra ir dieviete un Zālīte, Zālīte tas ir kaut kas zaļš, spēcīgs un saistās ar varavīksni. Un es uzskatu, ka ja varavīksne ir spēcīga, tad arī es, Māra Zālīte, esmu spēcīga, jo viss varavīksnes krāsas ir man iekšā. It's supernatural, I'm coming on down. You're my voodoo, baby. Your kisses are cold. Feel your poison ladder through me. Let me never grow old.
So here it comes, the sound of drums. Here come the drums, baby, baby, baby. Teiksim, tur no dziedāšanas viedokļa nekas spilgts tur noteikti nav. Bet no atraktivitātes viedokļa šis ir viens no spilgtākiem. Ļoti spilgta. Es nezinu, varēja uzskatīt uz nervu beigās. Elvis, otrā kārta jau solis tuvāk lielajai skatuvei. Kā liekas, sanāks? Es domāju, ka vajadzētu sanākt. Es domāju, ka es esmu pietiekami labi sagatavojies. Es domāju, ka vajadzētu visam sanākt. Single book of matches gonna burn what's standing in the way. Rolling down the mountain, or they're calling on the fire brigade. Bury all the pictures and tell the kids that I'm okay. If I'm forgotten, you remember. Daži jau pateica labi, tā kā tas ļoti labi. Par tevi jau šis tas ir dzirdēts, es paviesojusies dažādās radiostacijās un arī platformā. Kas ir tas, ko tu gribi atrast Aukārtas skatuvē? Es domāju, ka šī ir ļoti lieliska iespēja. Un es vēlos cilvēkus iepriecināt ar savām dziesmām un es vēlos parādīt, kas man ir. I wake up in the midnight. It's so quiet. So quiet, the silence makes me sick. I walk alone in the moonlight. It's so quiet, so quiet. Cik interesanti ir taksīti tagad? Taksīti kāzām, soķelīts uz purnu. Satelīts uz purnu? Jā, aptuveni. Grami jeb graumā jeb nauda? Kādi grami? LS. Bet 100 lati, bet tad jau labi dzīvoja. Uz deguni, jā, aptuveni. Uz deguni, cik deguni? Kā, kur reiz, tas ir atkarībā atkal no pasūtītāja maksāt spējas, cik viņi vēlās. Spēcīgi to ansamblīti, un vai viņiem pietiek ar pling, 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 vai pietiek vai kārtīgi dzīvo bundziņu, un viss tā kā. Labi, paldies. Paldies jums. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. And I wanna be just as close as the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. Here I am. Welcome you. Ar ko tā mūzika atšķirās no tās mūzikas, ko citi raksta? Iepriekš es nerakstīju mūziku, tad, kad es biju šovā pirmajā. Tagad es viņu jau rakstu ilgus gadus. Spēlēju ne tā kā citi, rakstot viņu uz skatuves, dzīvajā aizpildījumā. Zaudējot pieturties, šī maska nav sveša, nevēlos slīst, lai cilvēki dzīvo, lai cilvēce mainās, es apturu sevi savās saujās, lai aizskrien kāds garām uz priekšu, lai tiecas, bet krauja, lai manējā, lai tā debesīs sniedzās. Edgars, ģitāra, gari mati, kas ir tavs trumpis šodien? Es pats. Visi nāk ar es pats. Tev ir kaut kas vēl īpašāks?
Man? Jā, ir. Es parādīšu tur. Ak, tu tur parādīs, man nestāstīs. Nu, labi. Ko skatītāji iegūs, ja tu iekļūsi šovā? Skatītāji noteikti iegūs zvaigzni. Wow, tas tāds skaļš pieteikums. Pilnīgi noteikti.